Šonedēļ no 1. līdz 3. aprīlim Ķīpsels izstāžu centrā norisinājās starptautiskā turisma aktīvās atpūtas un sporta izstāde. Lai ūdens motosporta cienītājus iepazīstinātu ar vasaras periodā plānoto ātruma laivu sacensību norises grafiku, šajā izstādē pirmoreiz piedalījās arī ūdens motosporta kluba ART Racing pārstāvji. Mēs esam ūdens motosporta biedrība ART Racing. Piederam un pārstāvam kā Skrīveru, tāpat arī Aizkraukles novadu. Biedrība ir relatīvi jauna. Mēs esam dibināti 2014. gada nogalē. Pagājušā gada sezona bija pirmā sezona mūsu klubam. Un šodien stendā mēs varam apskatīt vienu no kluba laivām, O350. Tas ir laivas, kas brauc ar divtaktu dzinējiem. Piloti iekšā guļ uz vēdera, ar vienu roku stūrē un ar otru roku spiež gāzes sviru. Tāpat iekšā vēl ir 2 pedāļi, lai regulētu vēl dažādas nianses vadot laivu. Ar šo laivu piedalījos vienās sacensībās pagājušā sezonā Liepājā, kur izdevās izcīnīt pirmo vietu. Un šogad plānojam startēt Eiropā, redzēsim, kā mums tur ies. Šogad mēs organizējam 30. un 31. jūlijā Eiropas čempionātu ātrumlaivām, kur piedalīsies 2 Eiropas klases, O350 jeb skuteru klase un FR1000 jeb gliseru klase. Piloti būs aptuveni 24 no dažādām Eiropas valstīm. Tiks pārstāvētas tādas valstis kā Itālija, Vācija, pat sportisti no ASV ieradīsies. Tā kā viennozīmīgi būs ko redzēt. Tiks domāts arī par citiem klātesošiem, būs dažādas atrakcijas, būs ar ko nodarboties gadījumā, ja laivas interesē mazāk. Pirms sacensību norises vairāk informācija būs mediju telpā, tāpat tās sīkāka informācija atrodama kluba mājaslapā www.artracing.lv, kā arī kluba Facebook lapā.